Uz galvenās ielas šajā pilsētā vienmēr var dzirdēt mūsu valodu, jo Northamptonā un tās apkārtnē vien dzīvo 8,5 tūkstoši latviešu. Lielākā latviešu koncentrācija ir Lielbritānijas vidējos ziemeļos, jo te atrodas industriālas pilsētas, rūpniecība piesaista darba spēku. Austrumēropas imigrantu skaits ir tik liels, ka daudz viet izveidot speciāli veikali, kur sajūta ir tieši kā mājās. Daudzos austrumēropiešu veikaliņos atrodams daudz, kas Latvijas sirdī un dvēselē, kā piemēram mūsu vegeta, cido sūlas. Tāpat mēs varam atrast arī alu, delaitu, aldarīs, visdažādākos alus, bet tas vēl nav viss. Starp šampanieti, konfektēm un Rīgas melno balzāmu jau 4 mēnešus var nopirkt arī kaut ko citu latviešu sirdī un dvēselē. Un tā ir avīze, skaidrā latviešu valodā. The trees, they've been waiting for you in your spring screaming green. You've come to make them see and to set them free and then run. Dace Laime Lielbritānijā meklējusi vairāk kārt. Pirmo reizi pirms 6 gadiem viss bija veiksmīgi, taču, kad viņi ieradās otrais, izjūta rūgto vilšanos, kādu piedzīvo daudzi atbraucēji. Jā, mēs nokļuvām Northamptonā, bija pusnakts. Un principā neviens mūs negaidīja, arī Northamptonā. Bija pusnakts un neviens mūs negaidīja. Un tad mēs sākām zvanīt atkal, un tad ieradās viens tāds, varētu teikt, Azerbaidžāna vīrietis. Un domājam, kas nu būs, kur nu iesim, kādu darbu tagad darīsim. Bet nu beidzās viss labi. Tur aizved mūsu tādu mājiņu mazu. Vienvietīgi istabiņa bija abām. Bija jāguļ, katrai viena maza gultiņa bija, ne segas, ne spilveni, nekā. Un no rīta viņš teica, nu viss no rīta iesiet uz darbu. Nu tā neaizgājām 4 mēnešus uz darbu. Mūs vazāja pa visu Angliju no vienas vietas uz otru, visi tikai prasīja naudu. Man personīgi mamma atsūtīja vēl naudu no Latvijas, jo viņa teica, ja tu aizbraukus, es ir jācīnās un nav ko atpakaļ aizbraukt, jo tur arī nebija ko darīt. Man alga bija 150 un vien pat 2 bērniem, es nevarēju tādu naudu izdzīvot. Toreiz bērni palika Latvijā, bet tagad Dace dzīvo kopā ar abiem dēliem un mammu, kur apguvusi angļu valodu un strādā par auklīti. Valodas zināšana ir galvenais, ja vēlas dabūt labu darbu, un šāds mērķis Dacei bija. Kad braucu, es jau reiz pateicu, ka es fabrikā nestrādāšu, kaut vai mācīšos valodu dienu un nakti, bet es strādāšu normālu darbu. Daces plāns apgūt valodu, studēt universitātē un dabūt labu darbu ir īstenots. Slavenajā Northamptonas sendviču fabrikā viņa tā arī nekad nav strādājusi. Jau pirmais darbs bija telefonu veikalā, tad jau par labāku algu mēbeļu veikalā, bet, lai sasniegtu ko vairāk, bija nepieciešami labāki papīri. Pat ja Latvijā izglītība iegūta prestižā augstskolā, nereti Lielbritānijā uz šiem dokumentiem skatās ar aizdomām. Tāpēc daudz latviešu izvēlas studēt arī vietējās universitātēs, un tas sniedz pavisam necerētas iespējas. Dacei universitāte izmainīja dzīvi. Izmantojot te sniegtās iespējas, viņa attīstīja biznesu, saņemot naudu no Eiropas Savienības. Tā arī tapa Lielbritānijas avīze latviešu valodā. Tā sniedz darbu arī izdevējiem Latvijā. Pieaugot popularitātei, jaunākais numurs pieejams bez maksas. Dacei ir zināma misijas apziņa. Es gribēju parādīt to labo. Jo lasot latviešu visus tos mājaslapas Delfi un Apollo, vienalga, kā viņi saucās, tur ļoti viss tiek kritizēts, ka cilvēki, kas atbrauc šeit, ka viņiem nerūp Latvija un tā tālāk. Un es gribēju parādīt, ka tie cilvēki, kas ļoti smagi strādā, bet ka tu ar to var kaut ko sasniegt, tad veiksmīgos stāsts cilvēki, kur tiešām dara. Avīze tapa kā papildinājums Anglo-Baltic News portālam. To uzņēmēji izveidoja tāpēc, ka prasība pēc padomiem no citiem latviešiem bija tik daudz, ka viņi saprata, vieglāk to visu būtu aprakstīt mājaslapā. Dacei ir lieli plāni. Ar laiku, attīstot laikrakstu, viņa grib strādāt uz to vien. Uz Latviju aizbraukt viņai sanāk gaužām reti, bet, kad tas izdodas, tad griboties atpakaļ uz mājām Angliju. Aiztikāna Rolands Polīts no Northamptonas, Lielbritānijā.